Sveicināti, dārgie līdzjutēji! Ir pienākusi 8. izaicinājuma diena. Agrs rīts, viegls krosiņš. Parasti, ka paskrien kaut ko padara pirms pievilkšanās vieglāk nekā uzreizām. Halleluja! Tā kā viss gods un slava Jēzum Kristum. Un ziniet, svarīgs jaunums, ka 50 gados ar Jēzu Kristu ir krietni labāk nekā 25 bez viņa. Labi, lai Dievs jūs svētī un arī man dod spēku. Aizdomājos bišķītie. Nu, ko tauta? 8. diena ir paveikta. Slava Dievam. Un ja gadījumā, tā starp citu, ja kāds no jums grib pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju, atvērt viņam savu sirdi, tā mēs varam lūgt Dievu, lai Dievs ienāk jūsu sirdī un kļūst par jūsu kungu un glābēju. Un tad uzreizām mantas rokā un projām ar Jēzu Kristu uz kaut kādām jautrām darbībām. Nu, tad lūksim Dievu tagad. Vienkārši atkārto man līdzi. Mīļais Jēzu. Jā, tieši tā, mīļais Jēzu. Es tev ticu. Piedod manas grēkus, ienāc manā sirdī un kļūst par manu vislabāko draugu. Jēzus vārdā. Āmen. Un zini, dārgais draugs, dzīve ar Jēzu Kristu baigi interesantā. Baigi foršā un nav garlaicīga. Ja tur nav vēlns iejaucies iekšā un visu sabojājis, tad dzīve ar Jēzu Kristu ļoti jautra. Tā kā lai Dievs jūs svētī. Labu dienu!